Sveiciens visiem! Mani sauc Lotte Šaitere. Esmu no īrijas, šobrīd atrodos Anglijā, bet tā vispār esmu no Latvijas. Esmu četru bērnu mamma un man ļoti, ļoti patīk ceļot. Jā, tad šī ir tā iespēja, šī ir tā platforma, kuru es tiešām esmu ļoti, ļoti pateicīga, ka man pastāstīja par šādu iespēju, un es esmu priecīga, ka es arī jums varu šo informāciju un iespēju arī padalīt. Kad var ceļot izdevīgāk, var ceļot vieglāk, var ceļot piepildītāk, jo ceļojot mēs iegūstam daudz dažādas pieredzes, un arī, cik es vakar lasīju, arī mūsu intelekta līmenis arī uzlabojās. Un tas arī īstenībā ir ļoti, ļoti interesanti. Tā kā jā, un šobrīd arī esmu ceļojumā ar ģimeni, un tāpēc es esmu tādos kā pirmajos iespaidos par to, cik forši ir ceļot, un tāpēc arī es gribu jums padalīties ar šo iespēju, lai arī jūs varētu daudz vairāk ceļot un pastāstīt par to arī kādam citam. Tūlīt arī parādīšu prezentāciju, lai jūs varat redzēt, un varu jums visu pastāstīt par šo brīnišķīgo iespēju. Tā. Tad kompānijas nosaukums ir Travorium. Kompānija, kas padarīs tavu dzīvi vēl labāku, lieliskāku, piepildītāku, un tā arī ir. Jo tā kā mēs ceļojam, mēs redzam tik daudz visādas foršas lietas. Un viena no tām lietām, ko mēs varam redzēt, ir tas, ka mēs varam izgaršot dažādas ēdienas, ko piedāvā katra valsts. Mēs varam braukt uz konkrētiem veikaliem, mēs varam paņemt, ko mums ir nepieciešams. Un vienkārši baudīt laiku, un jā, šīs kompānijas dibinātājs, šīs kompānijas Travorium dibinātājs un vadītājs ir Deivids Harts, viņa brīnišķīgā sieva un visa viņa ģimene. Šīs um, Šis uzņēmums ir ģimenes uzņēmums. Kompānija ir veidota tā, lai jebkurš cilvēks, kuram patīk ceļot, viņš varētu to izdarīt. Neatkarīgi no savas status, neatkarīgi no savas finanšu līmeņa, cik daudz viņam kontā ir naudas. Jo šī kompānija domā, lai katrs cilvēks to varētu izdarīt. Ja viņam nav šīs finanses, viņš varētu nopelnīt šīs finanses, lai viņš varētu ceļot. Tiem, kuriem ir jau finanses, kuri var ceļot, viņi var ceļot izdevīgāk. Viņi var baudīt, viņi var, par to es arī tālāk stāstīšu, viņi var, nu, kā lai pasaka, tiešām sapņu kompānija, kurā tu vari sēdēt savā viesnīcā, šajā gadījumā, kur es esmu. Es speciāli neuzliku filtru aizmugurē, bet man ir viesnīca, kurā es šobrīd sēžu viesnīcas numurā un stāstu jums šo prezentāciju. Un tas ir sapņu bizness, ka tev nav obligāti jābūt mājās. Tev nav jābūt kaut kur piesakot. Tu vari būt Itālijā, tu vari būt Spānijā, tu vari būt Kazahstānā, tu vari būt Amerikā, tu vari būt Latvijā, tu vari būt Īrijā, tu vari būt Anglijā, tu vari būt jebkur, kur tev sirds kāro. Tu vari aizbraukt, tu vari ieraudzīt, un tev ir šī iespēja to izdarīt. Tāpēc arī šī kompānija tika veidota tieši par to, ka tu to vari izdarīt. Viņa ir kompānijas specializācija, ir klienta piesaiste, lai vēl vairāk cilvēku uzzina, kad ir šāda platforma, kur tu vari piepildīt savus sapņus. Ceļot, ceļot izdevīgāk, baudīt laiku kopā ar savu ģimeni, būt neatkarīgam un vienkārši dzīvot. Kompānija dibināta 2013. gada martā Amerikā, un otrā dekāde ir jau biznesā. Iespējas vairāk nekā 60 valstīs, 7 kontinentos. Pieminēšu par to 13. gadu, tad kompānija ir dibināta 2013. gadā. 2019. gadā bija krīze, un ļoti daudz turismu kompānijas aizvērās. Šī kompānija pastāv, un par to mēs vienmēr par to ņem piefiksēju, jo tā arī ir, jo kompānija izaugs, viņas laika izaugsme, viņa ir pastāvīgā izaugsmē. Vairāk miljonu peļņa pēdējo 2 gadu laikā, un vairāk kā 20,000 jaunu klientu jau 2027. gadā. Un cilvēki, kur ir aizgājuši no šīs kompānijas, aizjūt, piemēram, uz citām kompānijām, viņi saprot to, ka, hei, nē, mums patika Travoriums, un mēs nākam atpakaļ. Man patika šis produkts, man patika kompānijas mārketinga plāns, man patika tas, man patika šis. Un tas par to, ka cilvēki var izvēlēties. Un šeit tu to visu vari darīt viegli, no sirds. Vienkārši padaloties ar to, kas tev pašam patīk. Un par to kompānija tev vienkārši pasaka paldies. Un tas par to es arī tālāk stāstīšu. Man šķiet tik brīnišķīgi. Galvenais birojs ir Kalifornijā, ir arī birojs Spānijā un Kazahstānā. Tātad kompānija vairāk darbojas tieši uz turismu industriju, tieši ceļojumu industriju. Jo turisms $10 triljonu vērts, un tiek prognozēts, ka līdz 33. gadam tas sasniegs $5,5 triljonus. Kā jau es teicu, tas ir sapņu bizness.
Bizness, ko tu vari darīt no jebkuras vietas, neatkarīgi no taviem apstākļiem, neatkarīgi no tā, vai tu esi mājās ar bērniem, vai tu esi mājās apkop savu tanti, mammu, tēti, vienalga, vienalga, kur tu esi. Tu vari to darīt. Tu vari ceļot, un tu vari pelnīt naudu. Un tev nav jāņem, tāds neviens tev nekas neietekmē to, vai tev bērns ir apslims, vai tev bērnam ir jāiet uz bērndārza ballīti, vai tev ir jāved bērns uz skolu, vai tev ir jāiet uz koncertu. Tev nav jāsaka, piedod, man ir darbs. Nē, tu vari būt kopā ar savu bērnu. Un man šķiet, tas ir tik brīnišķīgi. Tas ir izskaidrojums viegli un aizraujoši. Jo tu pats aizraujies ar šo visu, un tad tas nāk viegli un dabīgi. Tev nav tur, zini, kā, tā, man tagad ir jādomā teksti, man tagad ir. Jādomā, kā lai es tos cilvēkus šeit ievelku. Nē, tu vienkārši dalies ar to, kas tev patīk. Tu dalies ar to, un tev tas nāk viegli. Tiešām, tu vari uzaicināt jebkuru cilvēku uz šādu pašu zūmu. Ja tu pats nevari to prezentāciju izveidot, tas ir ok. Ne visiem ir jāvada prezentācijas. Tāpēc ir cilvēki, kuriem tas ir dots. Un viņi pastāsta. Viņa padara šo iespēju. Tavs uzdevums ir vienkārši uzaicināt, parādīt cilvēkam, iedot šo gaismu, pasties pa to mazo atslēgas caurumu, hei, šeit ir iespēja, nāc un paskaties. Un tas ir mājās veids, mums prasa lielu potenciālu. Kompānijas laika aug, viņi izaug, viņi prasa saviem biedriem, kā mēs varam vēl labāk, ko mums vēl piedāvāt, kādus vēl rezervācijas mums vajag, kādas viesnīcas. Varbūt jūs varat mums kaut ko ieteikt. Kompānija ir atvērta jebkādām idejām, ko viņu biedriem būtu labāk, lai viņi vēl vairāk varētu ceļot un vēl vairāk pastāstīt par to kādam citam. Jo kā Vorens Bafets ir teicis, ja tu neatradīsi veidu, kā pelnīt naudu, kamēr tu guli, tu strādās līdz mūža galam, un tā tas arī ir. Ja tu neatradīsi veidu, kā sapņot, ceļot, būt brīvam, skriet, darboties, un tev nekas nepiesien, tad tu vari, nezinu, ja tu atrod to veidu, tu vari vienkārši būt brīvs kā putns, kas izplēš spārnus un lido. Bet, ja tu esi visu laiku piesies 9, 5, man ir tikai 2 nedēļas brīvdienas, man ir nakts darbs, man ir šitas, man ir vēl kaut kas, un tu strādā visu laiku ar tādu stresu. Nu, vismaz man tā liekas. Jo, pieliet, es nezinu, kā es strādāju parastu darbu, es nekad neesmu īsti strādājusi. Ja es esmu strādājusi praksē, ja? Es esmu strādājusi praksē no 9 līdz 5 un vairākas stundas, es esmu strādājusi arī parastu darbu, bet man tas nepatīk. Man patīk, ka es esmu brīva, ka es varu būt brīva un tie ir uzņēmēji. Vai tu esi uzņēmīgs cilvēks? Vai tu esi cilvēks, kas grib būt kā putns, kas grib sasniegt savus mērķus, iemācīties lidot, jo arī putni tiek mazi izsviesti no līgzdas, lai viņi spētu iemācīties lidot. Un mamām ir grūti viņus sviest ārā no līgzdas, jo viņi var arī būt beigti. Ja? Bet stāsts ir par to, ka viņiem ir jāmācās, jo tieši šis grūdienis ārā no šīs līgstas, no šī 9, 5, no tā, ka tev ir tik, cik atvaļinājums, tik, cik ir, nevaram tur, varam tikai to, bet te, ka tevi izgrūž no šīs komforta zonas, kur tu šobrīd esi, tev ir jāmācās lidot. Tev ir jāizpleš pārni un jāmācās lidot. Tas ir par to, par šīm iespējām, kuras tev tiek pasniegts. Vai tu viņas paņem, vai tu paņem šo grūdienu, vai tu vienkārši brauc vienkārši lejā. Tās ir tavas izvēles. Tās ir tavas izvēles, bet mazliet parunāsim par to, kādas platformas izvēlās piedāvāt Travoriums. Kādus pakalpojumus, ko tu vari izmantot šajā platformā. Tātad, tev ir iespējas rezervēt kūrortus, viesnīcas, kruīzes, autonomas, izklaides parks, ekskursijas, aktivitātes, izklaides un ne tikai. Šī ir tikai daļa. Šī ir tikai daļa, ko kompānija piedāvā. Viņa strādā uz ceļojuma abonementu. Tu saņem kā minimums 2 atpūtas galamērķus gadā, esot platīna statusā. Tas nozīmē to, ka tu 2 reizes gadā noteikti aizvāc ceļojumu. Tu pelni ceļojumu punktus, tu krāj un izmanto tos uzreiz savām rezervācijām. Tu rezervē ceļojumus, viesnīcu numuriņus par ceļojumu aģenta cenām. Tu nepārmaksā par kaut kādiem uzcenojumiem. Tu redzi reālo cenu. Es vakar ciemojos pie cilvēka, kas parādīja, vienkārši mēs salīdzinājām 2 Parīzes viesnīcas. Ietaupījums bija 200 eiro. Par tiem 200 eiro tu vari aizbraukt ar ģimeni paēst. Tu vari par tiem 200 eiro nopirkt līdmašīnas biļetes, lai aizbrauktu uz to Parīzi. Kāpēc maksāt vēl papildus 200 eiro par viesnīcu, ja tu viņu vari izmantot gudri? Ja? Šis ir par to, ka tu vari ietaupīt līdz pat 60, pat ne vairāk procentiem, un plus vēl tu vari saņemt naudas atmaksu lojalitātes punktu veidā. Restīvi, tu ceļo,
Tev kompānija maksā tāds punktu veidā, un pēc tam tu atkal vari ceļot. Un, tas ir brīnišķīgi. Tu ceļo, un to kompānija pasaka paldies, un pēc tam to paldies tu vari arī rezervēt nākamajās rezervācijās. Tas nozīmē to, ka, ja tu, piemēram, rezervē 10 mašīnas īrē, ja, 10 reizes īrē mašīnu, 11. tev ir pavelti. Jo tev ir lojalitātes punkti, ko tu vari izmantot tieši tajā 11. reizē, lai pietiekami, lai tu varētu vienkārši tikai rezervēt, īrēt mašīnu tikai par šiem lojalitātes punktiem. Man šķiet, tik brīnišķīgi. Protams, tu vari veidot biznesu no jebkuras vietas. Es šobrīd esmu viesnīca Anglijā. Ja? Es varu jums stāstīt par šo. Es varu pelnīt naudu, man var ienākt kontā, 50 iekrita. Forši! Kāpēc, ne? Ja? Un man nav tev, zini, oi, man tikai pasta izdevumi, man tev produktiņš jāsūta, tur smaržņi, vēl kaut kas. Nē, es tev pastāstu par šo iespēju. Tu pieregistrējies, man ienāk naudiņa. Un tā, ja tu pastāsti vēl vairāk cilvēkiem un parādi viņiem šī iespēja, kā ceļot izdevīgai, kā nepārmaksāt, kā ietaupīt naudu, lai tu ar savu ģimeni var ceļot un būt brīvs, ja? Tad paskatīsimies, kas ir šīs trīs lielās platformas. Viena no tām ir turisma vietne, jeb travel site, kur tu vari ietaupīt līdz pat 60% savām rezervācijām. Viesnīcām, aktivitātēm varat dabūt lētāku aktivitāti nekā viņu piedāvā kādi gidi. Ja? Kruīzi, automašīnu nomas, izklaides iespējas, un šeit paskaties, diviem pieaugušiem cilvēkiem, 9 naktis Churchill St. Monte Carlo Miami Beach hotelis par 2000, vai tas pats hotels, tie paši divi cilvēki, tās pašas 9 naktis par 4000. Kāpēc tā pārmaksāt 2000, ja tu šos 2000 var iztērēt uz biļetēm? Ja? Vai nākamajā rezervācijai, nākamajam ceļojumam, paskaties uz vienu dienu, bookings, arī divi pieaugušie cilvēki, $277, Expedia 293, Travoriums $15. Kāpēc tā maksāt vairāk kā $100, ja tu šos $100 vari izmaksāt reāli ceļojumam? Kāpēc? Kāpēc mums maksāt aģentūrai par to? Nu, ok, saprotu, alga jāmaksā. Bet reku tev ir piedāvājums par $15. Šeit vēl viens. Uh, 6 naktis, divi pieaugušie cilvēki, Vermont Grand Del Mar, tas ir arī Amerikā, 1923 vai Expedijā 5000. Tu ietaupi $3000, zinot par šo iespēju. Plus vēl tev ir 3% naudas atmest realitātes punktu veidā. Reku šeit lejā ir rakstīts points earned, jeb punkti, ko tu nopelni. Ir šeit 5 vai, jā, 5 vai cik tur ir, nezinu, 189 vai 5189, laikam 5000, nezinu. Īsti nevar saprast, kas tur rakstīts, bet jā, ideja tas nemaina. Tu nopelni šos lojalitātes punktus, kurus tu pēc tam vari rezervēt jau savās nākamās rezervācijās, pastīties. Es gribu maksāt tomēr ar lojalitātes punktiem. Un tu nemaksā ar savu naudu, bet tu maksā ar lojalitātes punktiem. Kāpēc ne? Ja tu viņus esi nopelnījis. Vai ne? Otrais - atpūtas ceļojumi, jeb getaways, kurā tu jau vari izmantot savus punktus un doties atpūsties. Šos punktus nevis lojalitātes punktus, bet ceļojumu punktus, kurus, ja tev ir titāns vai platīns, par kurus arī stāstīšu tālāk, tava mēneša maksa pārmainās ceļojuma punktos. Tātad, respektīvi, tu nekrāji savu ceļojuma naudiņu zeķē vai bankas kontā, kura liela iespēja, ka tu viņu iztērēsi. Bet maksā mēneša maksa savā nākamajā atpūtā. Kur tu vēlies doties? Kur tu vēlies doties? Šeit, piemēram, Spānija, Kanāriju salas, 8 dienas vai 7 naktis studio tipa numurs. Ja? Respektīvi, būtu skaista mājiņa, tā ar visu paskaties, redz ar baseiniem un visu kā forša. Mazumtirdzniecības cena 899, Travoriums $7 pēc punktu izmantošanas. Tad, ja tev ir vajadzīgie punkti, tad tev ir jāpiemaksā $7 un plus nodoklis, kas katrā vietā, valstī, pilsētā atšķirās. Piemēram, zinu, kad šeit, Šefildā, kur mēs šobrīd atrodamies netālu, maksā 114, 120 paundi. Tikai nodoklis. Ja?
Tātad, jā, un tas ir arī bookingā. Tas pats arī bookingā. To pašu tur arī samaksā bookingā. Nav tā, ka Travarijomā tu tā kā samaksā un bookingā to viņš nav. Nē, tā tur veidojas pēc tam tā summa, jā. Bet pēc punktu izmantošanas, ja tev, piemēram, tikko reģistrējies, un pēc 7 dienām tev atverās visas platformas, kur tu vari visu redzēt, tu redzi, ka tev nepietiek tik daudz punktu, lai tu varētu samaksāt tikai $7. Tāpat tā cena būs mazāka nekā tev piedāvā bookings. Ja, šitā man ir pārbaudīta lieta, kur mēs esam arī pastījušies ar vīru. Meksika 8 dienas, 7 naktas pieguļam, esam numurs pa 149, nevis pa 1299. Florida 8 dienas, 7 naktas lūks numurs. Un kas vēl ir, ko es vēl piepildīšu? Citreiz pat ir tā, ka kompānijas piedāvājums pat nav bookingā. Ja? Mums vienmēr ir tas lūks ar brokastīm, ar vēl kaut ko Travarijumā. Ja? Bookings pat tādu istabu ar tādām ekstrām nepiedāvā. Ja? Vai arī viņa vienkārši nav pieejama. Nu, tas arī ir tā ļoti interesanti. Tāpēc, ka mums slēgtiem klubiņiem, šai biedriem, mums ir pieeja vai kaut kādām krūtām štelēm, pat pašā laikā viņas ir izdevīgas. Kāpēc ne? Un tad ir trešā, Voltūrs, pasaules tūrs, un šis ir kaut kas fenomenāls. Man šis ļoti, ļoti patīk. Tu paskaties, piemēram, tev ir 9 līdz 5 normāls darba laiks, nu, pastīsimies, ja? Un tu redz, ka tev ir atvaļinājums. Un tu paskaties, hei, es gribu aizbraukt uz Itāliju. Pastos tieši tajos datumos tieši iekrīt šī ceļojums, ka es varu būt vai Itālijā, 5 dienas ar ģimeni, nu, piemēram, ar vīru, ar visām iekļautām brokastīm. Nu, man ir tikai jānopērk lidojuma biļeti un jāizdomā, vai es īrēju mašīnu, vai es braucu ar mašīnu līdz Itālijai. Un, nu, man ir iekļauta ekskursija uz stikla fabriku, un es samaksāju $360. Tā izmaksā 1110. Ja? Un kas vēl ir interesanti, es šos izpētījusi, tieši tāda mums ir tieši tāda iespēja, ka var paņemt šo Itālijas braucienu ar brokastīm un stikla fabriku, ka tikai palikšana 5 dienas viesnīcā ar šiem brokastīm izmaksā daudzreiz vairāk nekā šeit ir mazumtirdzniecības cena ar visu ekskursiju. Dubaja, apvienotie Arābu Emirāti, piedzēžu viesnīca 6 dienas ar brokastīm katru dienu. Mazumtirdzniecība cena 799, Travarijums tur piedāvā par $99. Cik es zinu, Dubaja ir diezgan dārga par $99, vai kaut vai par tiem pašiem $500. Diviem pieaugušiem cilvēkiem visām brokastīm, nu, es nezinu, kur var atrast. Man, piemēram, liekas, tas ir ļoti, ļoti forši. Tātad, Jamaika 5 dienas, 5 zvaigžņu kurorts, all inclusive, jeb tev nav jādomā ne par ēšanu, ne par vēl kaut ko, nu tikai tīri par to, kā tu uz turieni aizkļūsti. Un arī to var atravorījumā. Ir šāda iespēja gan īrēt mašīnu, gan nopirkt lidmašīnas biļeti. Tā kā tur viss arī ir iekļauts. Tātad mazniecības cena 1716 un Travarijos 612. Tev piedāvā 5 zvaigžņu kurortu, 5 dienas ar visu iekļauts. Tur es tikai jādomā par ēšanu, jādomā par kaut kādiem rezortiem, ko piedāvā šis kurorts. Te vēl ir piedāvājumi Lasvegasa, Havajas, Ņujorka. Tie ir tikai un vienīgi piedāvājumi. Vien tā pati Amerika 5 viesnīcas par $19. Šīs cenas ir diviem pieaugušiem cilvēkiem. Ja? $19 varbūt vienam atrastu. Varbūt kaut kādā pa dienu, nevis par 5 dienām un 4 naktīm. 5 zvaigžņu viesnīcā. Ja? Tad ar ko tad Travarijums atšķirās? Travarijums ir tiešais bizness. Tas nozīmē to, ka cilvēki, kas uzņem par šo kompāniju tikai un vienīgi caur mums, caur šīs kompānijas biedriem, šīs kompānijas partneriem, kur stāsta par šo iespēju kādam citam. Kāds tev ir uzaicinājis, kāds tev ir aizsūtījis linku, kurā tu vari uzzināt par šo iespēju, un tā tu uzzini par šo iespēju. Tātad viņi neveic nekādas reklāmas, viņi neliek nekādus posterus. Mēs šeit esam, nāciet, pievienojieties, un tā tālāk. Nē, kompānija to nedara. Viņi dod šo iespēju izdarīt mums, biedriem, un tā arī mēs varam nopelnīt naudu. Kā tad pievienoties šim klubam un kļūt par šo kluba biedru un sākt izmantot šīs brīnišķīgās priekšrocības, izmantot to, ko Travarijums piedāvā. Tātad ir 3 abonementu
pakotnes. Tas nozīmē to, ja tev ir sudrabs, titāns platīns, tad sudrabs atšķirās ar to, ka viņā ir pieejams tikai ceļojuma vietne, kur tu vari dabūt pieeju pie viesnīcām, automašīnu nomām, kruīzēm, izklaidēm, ekskursijām, vēl daudz kam citam un redzēt šīs ceļojumu aģentu cenas. Tu maksā, tad, kad tu reģistrējies, tu samaksā 69,95 dolāri, un pēc tam katru mēnesi tu maksā 52,50, un tev ir pieeja šīm travel saitam, jeb ceļojuma vietnē. Sākot no titāna un platīna, tātad ir jau atverās arī pasaules tūrs un getavēji, jeb sapņu ceļojumi. Jā, pasaules tūres, voltūrs un getavēji, jā. Tātad titānam tās ir atlaists līdz 50%, jā. Platīnam līdz 80%. Tur ir tā atšķirība starp titānu un platīnu. Tāpēc cilvēki izmanto platīnu, jo tā tu vari dabūt vislabāko un par vislabāko cenu. Ja? Pastīsimies platīnu. Tātad viņam ir gan ceļojuma vietne, kas tāpēc, kas sudrabam, viņam ir pasaules tūris un getavēji. Līdz 80% tu vari ietaupīt. Tātad tu maksā vienreizējo maksājumu 269,95 un pēc tam tā naudiņa pārvēršas 270 turismu punktos. Pēc tam katru mēnesi, tad restīvi, tagad tu reģistrējies, un pēc mēneša tu samaksā 135 dolārus. Vidēji tie ir 114 eiro. 135 dolārus mēnesī, un tev katru mēnesi pienāk klāt 270 punkti, ko tu vari tērēt pasaules tūrēs un geravējos, lai samazinātu, jeb nevis samazinātu, bet iekrātu savam nākotnes ceļojumam. Nu, vot. Tātad, bet ja tu gribi, lai tev nav jāmaksā mēnešu maksa, tad tu vari par to padalīties arī kādam citam. Tad, kad mēs kaut ko foršu redzam, mēs izgaršojam, mēs ceļojam, mēs nopērkam jaunu zopastu, mēs nopērkam jaunas ketas, mēs aizjām uz filmu, mēs, protams, par to pastāstam kādam citam. Nu, tas ir dabīgs process, jebkuram cilvēkam, kurš grib pastāstīt par to kādam citam. Tātad, tu par to pastāsti kādam citam, uzaicini uz šejieni, un viņš arī paņem, pieģistrējās tāds pats biedrs, kāds tu esi, tad restīvi, ja tu esi platīns un tev pieģistrējās 3 platīni, tev vairs nav jāmaksā sava mēneša maksa. Bet, lai tu to saņemtu, tev ir jākļūst par Travorium partneri. Cilvēks, kurš stāst par to citiem, jeb cilvēks, kurš nav tāds, kas nopērk kedas, viņš ir sajūsmā, bet viņš tās kedas noliek zem gultas un nevienam nerāda, nevienam nestāsta. Un viņš ir skops, un viņš neko negrib. Un viņš saka, nē, man ir labi, es nevienam citam nestāstīšu. Travorium partners ir cilvēks, kurš dalās. Tas ir tāds kā ambasadors. Ambasadors, kurš ir tāds kā vēstnesis, cilvēks, kurš neklusē par to, par ko viņš ir sajūsmā. Cilvēks, kurš viegli, viņam nāk tas viegli, viņš grib par to stāstīt. Ja? Tad tu kļūsi par Travorium partneri, parādot naudu, parādot citiem, kā ietaupīt naudu ceļojumus. Tu vari sākt šo biznesu ar šo kompāniju, neatkarīgu biznesu par 99,95 dolāri katru gadu. Tātad tava investīcija ir vidēji 70 eiro katru gadu samaksājot. Un tev ir dots pilnīgi viss, lai tu varētu startēt. Tev nav jāīrē telpas, tev nav jāpērk produktu, tev nav nekas jāsūta, tev nav jāpērk kaut kādi instrumenti vai jebkas cits. Mēs abi ar vīru esam uzņēmēji. Mēs zinām, ko nozīmē investēt lielā biznesā. Mēs zinām to. Un mēs zinām, ka tas nav 99, 95 katru gadu, tie ir tūkstoši mīluši. Tie ir tūkstoši. Tāpēc es saku, šī ir maza investīcija tavam biznesam, lai tu varētu startēt. Un tev ir pilnīgi viss. Tev ir komanda, tev ir mājaslapa, tev ir mārketinga video, kur tu vari mācīties un augt arī kā personība. Neatkarīgi no tā, vai tu saņem naudu, nu, parasti biznesā ir jāsaņem nauda. Tas ir bizness, tu veido naudu. Bet tu mācies augt kā personība, tu audz un kļūsti spēcīgāks, tu kļūsti par līderi, tu vēlies tu kļūsti par cilvēku, kuri cilvēki, redzot tevi,
grib jautāt, ko tu dari. Mēs arī gribam. Mēs arī gribam dzīvot tādu dzīvi, kā dzīvo tu. Es arī gribu dzīvot brīvu dzīvi un nestrādāt 9 līdz 5. Es arī gribu iet uz savu bērnu dārzu koncertu. Es arī gribu braukt pa pasauli un stāstīt par to citiem. Ja? Šis ir par to, ka tev ir brīvība, tev esi neatkarīgs biznesa īpašnieks, tu neesi nekur piesiets, un tu pats plāno savu laiku. Ja? Un tu sevi mēģē, tev ir disciplīna un viss pārējais. Tas ir tas, tu satver to, ko nozīmē būt neatkarīgam biznesa īpašniekam. Un tas ir ļoti, ļoti forši. Tas ļoti, ļoti forši. Tāpat arī ir dažādas nokļuvu priekšrocības, brīnišķīga komanda, kura tevi pastums, kur tevi iedrošinās, kur tev, zini, ticēs vairāk nekā tu sev tici pats. Tā kā tā. Bet mazliet parunāsim tieši par to, kā tad atpelnīt, jeb kā tad ceļot. Es varu teikt, pavelti, jo tev nav jāmaksā mēneša maksa. Tātad tu uzaicini, jeb pastāsti 3 cilvēkiem par šo kompāniju. Šie 3 cilvēki reģistrējās. Nu, palīdzēs vairāk nekā par 3 cilvēkiem, pareizi. Šie 3 cilvēki reģistrējās arī platīnam, un tev kompānija par to samaksā 4,45 dolārus katru dienu. Saprot, ka katru dienu ienāk nauda. Viņš taču ir forši. Nevis vienreiz mēnesī, bet katru dienu. Un katru mēnesi no kompānijas, principā atskaitot kopā, tas sanāk 135 dolāri, kas ir šī tava mēneša maksa. Reizīgi tu no savas kabatas vairs nemaksā par to. Tu turpini ceļot, turpina nākt šie ceļojuma punkti, un tev kompānija, tu vienkārši kompānija pasaka paldies par tavu iepriekš padarīto darbu, ka tu kādam citam esi parādījis. Un paskaties tālāk. Tu dalies par šo opciju, tu dalies par šo iespēju, tu ceļo, tu baudi, tu dalies un rādi šo iespēju arī citiem, un kompānija tev par to pasaka paldies. 10, 25, 70, 100 un uz augšu. Platīna direktors - 3 cilvēki. 4,45 dienā, 135 mēnesi, plus bonusi, gadā 1620. Direktors - 1 zvaigzne, 300 līdz 400 dolāru mēnesī, 135 aiziet vai mēneša maksai, ja? Pārējais paliek jau kabatā. Pārējo tu vari ceļot. Mēs piemēram arī tagad mēs braucam uz Angliju, mēs izmantojām prāmi, samaksājām 500 eiro. Rekur. Viens zvēžu direktors, 3 un 400 mēnesī. Ja? Viens pēc 2 zvēžu direktors, 750 līdz 1500. Es reku 500 iztērēju tam tur, ielēju pa 100. Īstenībā Anglijā ir lētāk degviela nekā īrijā. Tas ir tāds arī tāds mazums niansīt. Ko ceļojot, var vienkārši paskatīties. Tātad es iztērēju 500 par kuģi, 100, piemēram, iztērēju, nu mazāk par 100 iztērēju degvielai. Tad, piemēram, es paņemu vēl kaut ko, nu, protams, ēdināšana, paņemu, piemēram, noīrēju viesnīcu par 800 eiro, ja? Un rekur, es iekļaujos šajā summā, ja? Stāsts ir par to, ka tu vari pastāstot citiem, tu vari nopelnīt naudiņu. Tu vari būt cilvēks, kurš palīdz to izdarīt arī citiem, parādīt šo iespēju. Un tā tu vari kļūt arī vēstnieks, ambasadors, cilvēks, kurš ir pastāstījis vairāk cilvēkiem un parādījis šo iespēju arī citiem un palīdzēs, lai tava komanda arī par to var pastāstīt. Jo tas ir divas kājas. Tu pastāsti savām komandai, saviem cilvēkiem, pēc tam palīdz darīt viņiem to pašu. Un tā tu veido savu komandu kopā ar savu komandu. Gaida atvinājums vēstniekam, globālie bonusa fondi, čeks, ko tu vari tērēt, kur viņš grib, vēstnieka akcijas, dāvanas no Lojas Votana, dažādas apmācības, pulksteņi, gradzeni, dāvanas, ekskursijas, vēl nezinu kas. Kompānija grib pateikt paldies cilvēkiem, kur to dara. Kompānija katru dienu liek dažādas interesantas lietas, un mums ir tik daudz izsakā, ko mēs varam izmantot kā kluba biedri. Ne tikai ceļojumi, ne tikai nauda, ne tikai tas, bet ka mēs esam šie cilvēki, kas to dara no sirds.
Cilvēki, kas grib to darīt no sirds. Un šeit arī redz cilvēku, kur palīdz augt savējiem, un viņi paši aug. Un šeit nav tā, ka tas, kas ir augšā, pelna vairāk. Nē, mīlīši. Mēs katrs varam izdarīt to. Mēs katrs varam veidot un palīdzēt to izdarīt arī saviem cilvēkiem. Un tā kompānija var pateikt tev paldies, jo tie ir neierobežoti ikdienas ienākumi. Tas ir ienākums, kas tev ienāk katru dienu, un kur tu vari aiziet nopirkt maizīti, tu vari aiziet nopirkt un samaksāt par savu īri, tu vari iedot savai vecmāmiņai labu vecumdienas, ka viņi var ceļot un baudīt. Kāpēc? Tāpēc, ka tās ir sajūtas, tā ir mīlestība, tās ir rūpes. Un ja mēs to parādīsim, ja mēs to piedzīvosim, tad mēs ar to vēlēsimies arī dalīties. Un ja bez iemesla kompānijā ir vairāk nekā 25,000 jaunu vietu 2024. gadā, un šogad jau ir diezgan daudz pieslēgušies un arī atnākuši atpakaļ. Tavs uzdevums ir sazināties ar personu, kas tevi uzaicināja un pajautā, kā reģistrēties. Man ir jautājumi, es gribu izprast, padalies vēl. Es gribu saprast, gribu salīdzināt tur konkrētas valsts, konkrētas vietas. Jā, mēs to varam tev parādīt. Sazinās ar tā personu, kas tev uzaicināja uz šo zūmu, kas tev atsūtīja šo linku uz šo video un kļūst par mūsu uzņēmuma partneri cilvēku, kurš gan padarīs savu dzīvi labāku, gan arī citu dzīves. Jo mēs tev vadīsim soli pa solītim, iemācīsim tev visas stratēģijas, viss, kas tev ir vajadzīgs, lai tu varētu startēt, un ne tikai startēt, bet arī augt savā uzņēmumā, savā līderismā, savā cilvēku, um, lai tu varētu kļūt cilvēks ar odziņu. Tāda mēs esam katrs, mēs esam unikāls un īpašs. Tā kā jā, mana prezentācija ir beigusies, un man tiešām ir milzīgs prieks par katru cilvēku, kas pievienojās, par katru cilvēku, kurš klausījās, un par katru cilvēku, kurš skatīsies šo video, ja tā ir tava iespēja. Izmanto to. Paldies!